Ejam iepirkties. Šovakar mūsu mājsaimnieks ir Ivo, un mums vēl nav ne jausmas, kas nonāks Ivo groziņā un ko gatavosim. Ok, ejam pēc vīniņa. Vajag ko? Balto sauso. Balto sauso. Šardonī. Izklausās daudz sološi. Gandrīz vai pēc vecpuišu ballītes. Ančovi vajadzīgi. 100 punkti. Zini. Pēdējie. Nē, tās tomēr nebūs tikai šķidrās vakariņas. Būs arī uzkodas. Tā, Elvi. Nu, un uz kurieni tagad? Nu, laižam gatavot. Tā neko izvēle. 36. līnija. Dzirdēts, ka tepat ar lidmašīnām ierodas šovbiznesa zvaigznes uz vakariņām. Sveiks, Ivo. Čau. Ko gatavosim? Risoto no jūras veltēm. Jā, es zinu pāris receptes. Bet tu zini, man tāda feature. Kā ir, tev matu nav, man baigi daudz. Man bija kādreiz, un virtuvē viss pazuda. Kā ir virtuvē? Netraucē tie mati? Vispār traucē, bet risinājumi jau dažādi. Kad tu saliec astē, vai tu sapini bīzi, vai kaut kādu to kepku uzliec, un tā var arī strādāt. PVD man nepaņems šodien priekšā. Ceru, ka nē. Izdzirdot tēmu risoto, tad ar jūras veltēm. Jā. Nu, tad viņā ir jābūt jūras veltēm. Mazie kalmareti, ja tāda reku smuki kalmāriņi. Tad ir langustīna astītes. Nu, un ko tad mums Ivo cels ārā? Tu dabūji fenheli. Bet kā, svēta lieta priekš jūras velšu risoto, vai ne? Es domāju, ka es vienīgais būšu oriģināls, bet nekā. Pagaidi, man ir slepenais ierocis. Tev tā nav, man ir selerijas sakne. Tev selerijas sakne, man ir selerija kāds. Nu, patiesībā redz, kā ir auga sakne un reku kāds nāk ārā. Nu, man ar jūras veltēm jau iebucē. Jā, bet tev tas saldēts. Nē, tas pats, kas man, tikai tev ir viss vienā. Nu. Šampuns ar kondicionēru. Mēs gan drīz kā sarunājuši esam, vai ne? Zini, kas ir slepenais ierocis? Ančo filē. Man tāds nav. Man kaut kur tur ir, bet tas ir slepens ierocis. Izskatās, ka šovakar būs gana karsti. Nu tad, zēni, aiziet! Šito visu mēs ņemsim un skaisti atpakaļ. Un te iesākās iebremzējiens. Es ar tevi varu nemaz nesacensties. Par griešanu es točnā atpalieku. Pirmkārt, tev tā riktīgi vajag ielaist pirkstā. Nu, pirmkārt. Paldies! Tu pirmo reizi, kad riktīgi ielaid pirkstā, tad tu sāc piedomāt, ja nenobīsties. Un tad jau tas aiziet. Vienmēr es gribēju paprasīt pavāra grāmatā, tu izlasi risoto, tur, teiksim, jums neaizņems vairāk par 15-20 minūtēm, bet tad, kad paskaties, es jau griežu, man liekas, 20 minūtes kaut ko visu. Pie viena nosacījuma, ja jums ir sagriezts sīpola, ja jums ir novārīts buljons, ja jums tur ir gatavs risoto. Vai ne? Nē, rekur sagatavas visas rekur ir. Nu tie tādi speciāli. Jā. Nu te ir atvilkums, ja tas ir leduskaps. Nu tāpēc es te pakāsu vienos vārtos ar to griešanu, tev pilna atvilkni ar sagrieztām šķelītēm. Arek tev bija, Bļāviens, es nezināju. Nu jā, 1-0 pavāru labā. Bet varbūt tas ir tikai taktisks mājsaimnieku gājiens uzmanības novēršanai. Vēl parādu vēlreiz. Labai. Vēl? Pielaid bišķi. Paldies. Un kāds tev elektrības rēķina? 3000, jā. Kaut kur ap trīnīt ir. Baigi dārgā elektrība jau. Man 30 lati. Jo es slēdzu plīti ārā. Yes, bingo! 1-1. Mājsaimnieki izlīdzina rezultātu. Bet taktika mainās un darbā tiek laisti slepenie ieroči. Kas tas tāds tev tur par slepeno ieroci? Tas ir safrāns, bet šis ir baigais koncentrāts. Kā viņš garšo? Viņš, šitā nemaz nedrīkst viņu garšo. Viņš ir reāli pretīgs, jā? Man uz šo daudzumu vajag. Recik, jā, šitik. Man vēl pipars jāsagriež, mans slepenais ierocis. Tas vēl tāds zivu buljons tāds bomba.
Ko tu tur čuksti? Kas tev tur slepens kaut kas nāk? Timjānu, ja? Laiks rit, rezultāts nemainīgs, bet mēs jau zinām, ka visu izšķirs degustators, kas būs neviens cits kā itāļu garšas eksperts Roberto Meloni. Čau! Čau! Nu, kā jums iet ar risotto? Es neesmu ēdis visu dienu, tāpēc, ka zinām, ka man bija jānāk uz šejieni. Tas ir labi vai tas ir slikti? Tas ir gan labi, gan slikti, bet es domāju, ka, ja es nāku pie tevis, tas ir ļoti labi. Nekas, Roberto, lai arī visu dienu neesi ēdis, nāksies vēl pagaidīt. Nemaz tik sūdīgs nav sanācis, vai cik? Tā, I'm ready. Nu, es arī droši vien slēdzu ārā. Mašīnīt. So pielikšu reku mascarpone. Nu jā. Nu, viņš bišķi. Es ar tādām greznībām neaizraušos. Ok. Nu jā, ja šito ieraudzīs Roberto, uzreiz būs skaidrs, kurš ko gatavojas. Nu sakiet, kurai gan mājsaimniecei Latvijā pie rokas būs svaigas jūras veltes? Bet, tā kā garša tomēr ir noteicošā, šoreiz visu izšķirs aklā degustācija. Ļoti labi. Rīsi abi divi ir ļoti labi uzvarēti. Un ir pie zoba ļoti labi viņi garšo un var just ļoti labi. Bet te ir labāk balansējums starp rīsiem un sastāvdaļām. Un var ļoti izcelt to jūras veltes garšu. Ļoti, jā. Šeit kaut kas ir kādas sastāvdaļas, kaut kas par daudz ir, man liek. Man tāda sajūta. Man tā. Bet jau labi sanāca, īstenībā. Man jau arī sacensība ar spicāko čali. Ar Super Lauri. Vai ne? Jā. Paldies. Es vienkārši grazie mille, risotto frutti di mare. Jā. Es tiešām jūtos tā kā, sēžot Sardīnijā pie jūras un ēdot īsu risotto frutti di mare.